Esmu Kristina Anģa, sabiedrisko attiecību eksperte un uzņēmēja jau ar 13 gadu pieredzi. Pasākumu organizātore, līdz šim ir organizēti 58 pasākumi, masu pasākumi, koncerti, labdarības akcijas, zīmolu prezentācijas, lokāli un starptautiski projekti. Šobrīd es esmu 2 bērnu māmiņa, karjeriste un satura veidotāja kopumā ar vairāk kā 115 000 sekotāju platformās Instagram un TikTok. Savas biznesa idejas uz 2022. gadu es nodevu citās rokās un radīju savu zīmolu Vanzero, zīmolu uzvarētāju. Un balstoties uz savu šī brīža pieredzi, es nolēmu kļūt par biznesa ideju investoru mentoru. Vanzero ir Latgalē dzīves matu un ķermeņa kopšanas līdzekļu zīmols, kura pamatā ir dabīgs sastāvs. Mans stāsts ir par to, kā no paudzēs mantota matu augšanas losjona novārījuma receptes pirms pirts var nonākt līdz savam zīmolam. Kopā ar vairākiem kosmētikas ķīmiķiem un trihologiem diskusijās mēs pavadījām vairākas stundas klātienē un mēnešiem attālināti. Testēja produktus, fokus grupa, 10 meitenes un, protams, es pati. Testēšana un formulu pielāgošana, mainīšana aizņēma gadu. Mēs vairāk kārt mainījām aktīvās vielas, to proporcijas, aromātus un pats produkts top tepat Latvijā. Zīmola dizainu veidoja vairāki cilvēki un beigās seko vienmēr sarežģītākais. Man ir jāpieņem gala lēmums par to, ko mēs mainam un ko mēs izvēlamies atstāt. Pēc neatlaidīga darba un īstās identitātes meklējumiem 2023. gadā savu dzimšanas dienu piedzīvoja zīmols Vanzero ar 12 produktiem. Nu jau tas ir audzis līdz 37, un tuvākā gada laikā būs vēl 9 jaunumi, kā arī bērnu ķermeņa kopšanas līdzekļi. Zīmola Vanzero mērķis ir izveidot sievietēs ieradumu veltīt laiku sev, iemīlēt sevi, būt savas dzīves centrā. Mūsu produkti ir pieejami ne tikai Latvijā, bet nu jau arī pie starptautiskiem pārstāvjiem Norvēģijā, Nīderlandē, Lielbritānijā, Spānijā un Igaunijā. Drīzumā arī lielākajā parfumērijas un kosmētikas veikalu tīklā Eiropā. Manuprāt, man vislielāko prieku sagādā ne tikai iespēja radīt un radoši izpausties, kā jau sabiedrisko attiecību speciālistam, bet arī, protams, klientu atsauksmes. Tas ir ne tikai prieks, bet arī motivācija augt un attīstīties. Patiesas lepnums, ka radot šo zīmolu, ne tikai tiek attīstīta Latgales reģiona uzņēmējdarbība, bet arī nests Latvijas vārds pasaulē. Mani sauc Guna Puce, esmu Rēzeknes Valstspilsētas pašvaldības pagaidu administrācijas vadītāja, un no pašvaldības puses varu teikt, ka uzņēmumu tā ir ļoti liela vērtība katrai pašvaldībai un īpaši ražojošie uzņēmumi, kas ir šeit uz vietas un ražo produktu Latvijā. Lai arī pašvaldība piedāvā dažādus atbalsta pasākumus un arī uzlabo uzņēmējdarbības vidi, bet man prieks par šo uzņēmumu, kurš patstāvīgi aug un attīstās un nes pievienoto vērtību ne tikai Rēzeknei, ne tikai visam reģionam, bet Latvijai kopumā. Mēs ļoti lepojamies ar šo uzņēmumu un novēlam tālāku attīstību.